Labdien! Mēs esam atgriežušies no šīs garlaicīgās un nogurdinošās reklāmas pauzes. Tāpēc mēs jums pastāstīsim par dīvainiem un noslēpumainiem notikumiem Cēsvainā, kas notiek Cēsvainas parkā un tās apkaimē. Uz Cēsvainu devās mūsu korespondente Katrīna, lai noskaidrotu sīkākus apstākļus un pavaicātu tās iedzīvotājiem, ko viņi par to domā. Labvakar, skatītāji! Šobrīd mēs atrodamies Cēsvainē. Saņēmām daudzus cēsvainiešu zvanus par kādiem noslēpumainiem notikumiem Cēsvainē. Tāpēc devāmies noskaidrot. Nāc līdzi! Labdien, kā jūs esat? Mans sauc Paula. Paula, vai mēs tev varētu uzdot dažus jautājumus? Protams. Mēs esam no raidījuma Tabū bez un mēs esam saņēmuši daudz skatītāju zvanus par noslēpumainiem notikumiem Cēsvainē. Vai tu esi kaut ko par tiem dzirdējusi? Jā, man šķiet, ka es saprotu, par ko iet runa, jo arī es biju tā, kas zvanīja un jums teica par to, ka Cēsvainas parkā kliņo milzīgs zvērs, viņš ir tik briesmīgs, un viņš ir baiss un pūkains. Vai tevi tas uztrauc? Nu, īstenībā mazliet jā, jo ir baiss pastaigāties pakaros pa parku, jo nevar sagadīt, ko viņš darīs. Bet tu neizskatos īpaši nobijusies? Nu, nē, tas ir skolā, esmu drošībā, bet ikdienā tas ir šausmīgi baisi. Vai tu esi gatava iesaistīties briesmoņu atrašanā? Jā, es joprojām gribētu zināt, vai nu tas ir pārģērbies, vai tas ir īsts. Labi, jā. Paldies. Labvakar. Kā jūs lūdzu sauc? Mani sauc Atis Freivalds. Ati, vai tu mācies Cēsvainas vidusskolā, jeb jau tu esi students vai strādā? Es mācos Cēsvainas vidusskolā. Skaidrs. Vai es tev varu uzdot pāris jautājumus, vēl izņemot šos divus? Jā, protams. Vai tu esi kaut ko dzirdējis par mistiskiem notikumiem Cēsvainē, kad šeit klīstot apkārt kādas nenosakāmas sugas briesmonis, kas biedējot cilvēkus un uztrauc visus iedzīvotājus? Briesmonis? Nē, es nekā neesmu redzējis, nedzirdējis. Sakot, ka viņam ir tā kā āža ragi un melns kažoks, un ka viņš esot ļoti bīstams un biedē visus. Nē, es par to neko nezinu. Vispār tāda gan jau nemaz nav. Jā, labi, paldies. Pulkstenis šobrīd ir tieši 8:11 minūtes. Mēs atrodamies netālu no Cēsvainas pils. Visas dienas garumā esam intervējuši vairākus cilvēkus un noskaidrojuši viņu viedokli un redzēto un piedzīvoto saistībā ar mistisko notikumu Cēsvainē. Un cenšamies izdabināt visu, kas notiek. Šodien, kamēr es biju kafijas pauzē, mana operatore noķēra kadru caur krūmiem, kur bija redzams briesmonis. Jā, viņam tiešām bija ragi, melns kažoks un... Atvainojiet? Jā? Jā, operatore un režisori, jā. Vai jūs varētu lūdzu precizēt tieši kurā vietā? No pils uz autostu, jā. Labi, paldies, jā. Tikko esmu saņēmusi zvanu un no kādas skatītāja mūsu raidījumu, un viņš teica, ka esot manīts briesmonis skrienam no pils uz autostu, tāpēc dodamies ātri šajā virzienā. Uzmanīgi, viņš var būt pīst. Pagādies! Pagādies! Mēs pat izsāksim pauziju! Mīļie skatītāji!
Melīna. Cilvēks. Un otrs vārds ir Katrīna. Viņš jau bīstams. Parādies? Jā. Jūs redzat to pašu, ko es? Tas ir Cesvaines skolēns, ko mēs pirms brīža intervējam. Nē! Cerām briesmoni. Diemžēl viņš aizlaidās. Izrādās, ka tas nav nekāds briesmonis, bet gan Cesvaines vidusskolas 11. klases skolnieks Veikals, kuru mēs pirms brīža intervējām pie pils. Visi sakrīt. Intervija pie pils, pēc brīža zvans no satrauktas skatītājas par to, ka briesmonis ir redzēts virzienā no pils uz autoostas skrienot. Ko lai saka? Lieta Cesvainē ir atrisināta. Uz tikšanos nākošā raidījumā.